Kopā ar mums domā suņi. Suni nedabūjām, bet uz ieču parādījās. Sveiki, Parasti pirmdienās mēs tā vēlamies, lai viņš pastāsta, kādi ir notikumi bijuši viņa un sabiedrības dzīvē aizvadītajā nedēļas nogalē, kur daži uzskata par brīvdienām. Jā, dažiem brīvdienas kādi jau te šancē melās miesās, ir turki vācieši sitās. Wir trinken zusammen, nicht alleine. Zusammen, kommt zurück zum Zug. Na klar, natürlich. Bet tev jau bijuši aizņemts ne tikai svētdienas vakars, vai kas tur, kad tas bija? Tev bija visu nedēļu aizņemts. Visu nedēļu bija aizņemts, es nobraukājos līksi. Es redzu. To līkumu var redzēt, jā. Kupras, jā, Heidel. Tas nekas profesionāli. Profesionāli klāt. Jā, pulksteņmeistariem tieši tāpat ir. Tu arī smalks lietas darīja. Smalks kunsti, braucu visādus tos, kā viņš Šaizemes radio, tā nevar teikt dostup. Piekļuve. Piekļuvu tādām sarkanā grāmatā ierakstītām sugām, ja Heidel. Tādas dažas cilvēki vai kaut kādi? Cilvēki dzīve eksponāti. Tur, kurš tā nav bijis Viļņā vai ne, un tad tur neko tālais Viļņas ir tā trakai, pils, vispār tā pilīm. Ar to bedru lielo, jā, kaut kādu. Jā, tur visi sanāk pie bedres arī. Saspļu iekšā vai kā? Kas tur jāiemet? Kapeika, lai atgrieztos? Lai atgrieztos bedrē kolosāli. Ko strūkla kā tevi baigi vajag atgriezties kaut kādā tur? Ar aļģiem pieaudzinātās zaļā tādā, samet iekšā un tā beigās tev tur galvu šeit tev sameti tad. Labi, viss, bet kāpēc tu to darīji un kas tur? Gribējās aprunāties un safilmēt visu materiālu, kas te mums visādīgi. Tu māki lietuviski. Aču. Gerai labas ir. Un gerimu pārdotuve. Pārdotuve dirb. Tur arī viņiem šitais likums jau sanāk nekā mums ir pa tām, pa linnēm. Jā, tur rodekolons aiziet vēl labāk nekā pie mums jau sanāk. Arī bija akcija. Rodekolonas. Man liekas, viņiem ir pat tāda futbola komanda vai volejbola. Parfīmas. Parfīmas, jā. Trakai parfīmas ir bija. Labi, pagaidi, tam mēs nekur tālu neesam tikuši. Tur ir tajās traķai, ir Karaimu iela tāda saucās, jā, tāpēc, ka viņi ir Karaimu tatāri. Nevis Karaibu, bet Karaibu. Karaimu, jā. Karaibu tatāri. Tas sāk par tiem tatāriem rakti, ka diez, kas viss nav. Tur ir tādi tā vēstures krustu šķērs, ka tur tikai spēj izsaka. Vien ir turciskas izcels, bet šitie Karaimu. Viņiem ir tur bijuši ar turkiem. Tas ir tie Osmaņu impērijas sastāvdaļi. Nākuši iekarot bija Viļņu, nav tālāk pat rāķiem tikuši. Un tad tur Vitautas atļāva viņiem 1800 kaut kāds tas gads bija, kad tas... Neiespringsts, vienkārši stāst. Vitauts atļāva... Ļoti interesanti gadus vajag zināt. Un tas karalis Vitauts atļāva tām dāmām arī atgriezties, kas vēl nebija tajā Lietuvā atbraukušas. Un tad viņas arī atbrauca, tie kungi viņas atvilka, un tad viņi drīkstēja saprecēties arī ar... No kurienes viss bija tās kundzes? Sākumā tie džeki atbrauca. Atbrauc džeki, labi. Vēlāk... Tos atsāja dzīvot pasaules mamītes. Pēc tam, kad Vitauts, jo viņi jau tikai viens ar savā starpā precējās. Tad tas Vitauts atļāvis, esot, ka var arī brīvāk. Vitauts jau noteikti pats bija acis uzlicis uz kaut kādu ģuļčetāju. Es jau viņiem tā arī teicu. Fatimu kaut kādu gribēju. Es ar Fatimas arī runāju. Fatimas nav runājis. Un tas ir šitais, ko es izstāstīju Karaimu, tie ir 200 gabali palikušies tajos traķos. Viņiem tur ir savu veikaliņu, savu skolu un savs, tas viens tatārs ir 22 gadu, viņiem kafejnīsos lielu terasu, skatu uz ezeru. Un tā interesanti. Pēc skatu viņi bišķi tādu uz Ukrainas, ko pusi mazliet izstāsta. Turku un Ukraiņu tāds ir vizuālais. Un tad vēl tur ir tālāk, tie ir, kā saucās, cita kopē 40 tutoriju. Tā pa viņu mēlē. Pa viņiem dziesmu. Un tur bija...
Jā, un tur arī tāda huteri, kā viņi, sāģi. Huterī viņi dzīvo, huterī, jā. Sarajā. Sarajas ir pils, taču zini. Un tur atkal citi tie izcelsmi. Kā bija 40, 40, tu tā arī. Nu, tā kiti. Paklausi. Nu, labi. Un tagad sāk akcents parādīties. Un tur ar Fatimas es runāju vaidi, ko viņi izstāstīja. Fatima 84 gadi ar māsas dzīvo, tā 98. Rādīja arī viņi. Viņiem ir tas korāniskais. Uz abām viens vīrs. Viņiem tur mājas pusēm sadalīt. Jā, nu kā viņi tā jau ir. Kā brālim jāņem ciet. Vienvīrība. Sievietēm. Daudzām sievietēm ir vienvīrība. Nu, jā. Tur, jā. Man liekas, tas arī viņiem tur tajā grāmatā rakstīts. Viņi izvilk tādu nomelnējuši caur paudzēm 300 ar plus. 300 šķemtu vecībiem to Korānu. Knapi turās kopā. Ne jau māsa arī, bet tā grāmata. Māsas knapi turās kopā. Nu jā, tā ir notatārē. Bet vispār paradoxāli tas, ka viņi tik maz tomēr, jo, zināms, ka tiem tās temperamenta cilvēkiem, viņiem jau dzimstība liela, demogrāfiskie sprādzieni notiek te tur, te šur, un viss, Parīzi ir pilna, un Londona, viss, bet kā tad tur trakajos tikai, cik tur te 400? 200, tas jau pa šitiem gadsimtiem švaki strādāts. Varēja jau pacensties. Te, man liekas, arī tāpat, es jau viņam to teicu, un es saprotu, ka tā lielākais tas kontingents ir gados cilvēku. Tās visas tās jaunās žogvābers ir kaut kur jau droši vien ekonomiski apsvērumu dēļ kaut kur citur ieprecāsim. Jā. Kādēļ tu tur uz turieni aizvilkies? Tev bija kāds nodoms geogrāfisks vai materiāls? Vai? Te bija appusējs. Jā. Un kas to ierosināja šito? Arābiskas izcelsmes pārstāvi. Viņi bija to informāciju dabūjuši, ka tādi ir. Un kam viņiem tā izformācija? Es braucu pētīt. National Geographic, kaut kāda Dubajas filiāla. Uz to pusi, viņš jau 13 sezonas, un tad es tur fīrējos, es tur biju šī pagīda, pats iekšā tajā filmā. Tā es tur pa tulku uzmetos mazliet. Bet tā Fatima tā vispār strādā. Arābu, ar tatāru valodu tulks, visādi varēni. Fatima vienbrīd vispār, viņi domā, ka es no Latvijas, pa cik te viņi domā, ka es varu arī pa poļski. Viņi pusteikumu vienbrīd viņi aizgāja šrejā. Pusi lietuviski, pusi krieviski, pusi cik viņai poliski. Bija gadiņi? 84. Nu labi, redzēs, kādā valodā tur runās 84. Kā pie Bābels. Un tad februārī būs gatavs tas video, tu redzēs, kas tur būs sanācis. Forši, tu mums kaut ko parādi. Mēs ir televīzija, mēs jau varam kādreiz kaut ko arī ielikt, kad kustīgu bildi. Saka, viņš jāpagaida. Forši. Tad tu pārzemēm pabraukā. Jā, pa tuvajām. Ļoti labi. Un kad tas šaus kaut kur tālāk aizlaidīs? Te 14. oktobrī 15. pie Ieba uz Briseli jābraucam. Viņš pasauc. Te jau, redzu, laiž, te jau, zinu, kā lepni laiž. Mēs te pa peļķi, man nekam. Jā, šitas uz to pie to čurājošo puiku, zinu kā. Iebu? Jā, pie čurājošo Iebu. Tas Ernsts tur uztaisīt to, zinu. Eiropā tagad visi brauks pie mums, mums ir jauns finansēm. Viņam šitais iepatikās, viņš zvana. Zinu, kā viņš zvana, tādi izblamēs. Einārs vai? Es saku, nebūs. Vai tā nav Einārs Cimanskas? Es saku, virziens ir, bet tā kā nebūs. Vai. Ernsts, jā, mēs te noskatījāmies, un tad mums kā atbrauks ciemā. Kopā šāru neatbrauk, zini. Labi, Einār. Paldies, ka ielīd arī mūsu ķīselī. Vēl kaut kas, tā jau viss pateicis. Vakar te noslēdzās to basketbolu. Tas jau kas tad? Kuru tad tos vairs interesē? Kas tad tas ir beidzies? Ikarus vēl bija pilns. Beigts un aprakts un viss. Es domāju, kāda klape būs, bet neko neredzēju. Pilns ar Ikarusiem.
Ikarus pret Ikarus. Tā dziesma var uztaisīt. Jā, labi, paldies. Nu jā, un šitā te, paldies, ka uzklausījāt. Jā, bet par tiem tatāriem tas bija interesanti. Nu, būs video gatavs, tad uzliksim uz televizoru. Jā. Uz pirkšķini. Ne, uz porkšķini. Uz porkšķinās. Pīpiripipiu. El bimbo waard wil slaan.